Sveiki visiem! Esmu nolēmusi uzfilmēt video ciklu par lineāriem vienādojumiem nevienādībām un sistēmām. Šis ir pirmais video tieši par iekavu atvēršanu un sadalīšanu reizinātājos. Tātad pats sākums, kas ir nepieciešams, lai vispār varētu kaut ko darīt. Tātad sāksim ar špikeriem. Pirmais, kas ir jāpieraksta, ka pozitīvu skaitļu reizinājums ar pozitīvu skaitli būs pozitīvs skaitlis. Mīnus reiz mīnus būs pozitīvs, mīnus reiz plus mīnus, un plus reiz mīnus ir mīnus. Tas ir piemēram 6 reiz 7 ir 42, 6 reiz mīnus 2, reizinājums ir mīnus 12, un tā tālāk. Tātad mēs skatāmies zīmes. Nākamais, kas būtu jāizdara, šis ir jāierīmē, jāierāmē un jāraksta nākamais špikers. Tieši tas pats ar dalīšanu. Tātad, piemēram, mīnus 64 dalīts ar 8 ir mīnus 8. Šādi te. Kad tas ir pierakstīts, tad ir nākamie špikeri. Tos rakstīšu uzreiz ar cipariem, lai būtu vieglāk saprast. Tātad 6 plus 8 mums ir 14. Mīnus 6 un mīnus 8 ir mīnus 14. Tātad, kad mums ir vienādas zīmes, mēs viņus apvienojam un mums parādās vai nu lielāks pozitīvais skaitlis vai lielāks negatīvais skaitlis. Ja zīmes ir dažādas, no lielākā skaitļa atņemam mazāko. Tad no 8 jāatņem 6, tas ir 2, un zīme tāda kāda lielākajam skaitlim, mīnus 2. Un mīnus 6 plus 8 atkal no lielākā skaitļa atņemam mazāko skaitli, zīme tāda kāda lielākajam skaitlim, plus 2. Tātad tas ir viss nedaudz no algebriskajām izteiksmēm. Tālāk nākamais, kas ir nepieciešams, ir iekavu atvēršana. Tad ir tādi noteikumi. Ja ir mīnus zīme pirms iekavām, atverot iekavas, visas zīmes mainās uz pretējo pusi. Tātad mīnus 2x plus 6. Ja ir plus zīme pirms iekavām, tad atverot iekavas, nekas nemainās. Ja? Tālāk, ja ir zīme, ja ir skaitlis pirms iekavām, un starp skaitli un iekavām nav zīmes, tad tur ir paslēpsies reizināšanas zīme. Attiecīgi mums divnieks jāsareizina gan ar 2x, gan ar mīnus 6. Tāpēc bija nepieciešama iepriekšējā špikeri. 2 reiz 2, 4x, 2 reiz mīnus 6, mīnus 12. Tālāk, var būt arī tāda situācija, ka ir aiz iekavām zīme, vai nu zīme, bet skaitlis un nav zīmes, tad atkal mēs tur reizinām savā starpā. Attiecīgi 2 reiz 2x, 4x, 2 reiz mīnus 6, mīnus 12. Un tad ir vēl pēdējā tāda lieta, kas var būt. Gadījums ir tāds, ka, piemēram, gan priekšā iekavām, gan aiz iekavām ir skaitlis un nav nekādas zīmes. Tad tā ir reizināšanas zīme. Mēs varam vai nu atsevišķi sareizināt 2 reiz 2x un 2 reiz mīnus 6 un tad vēlreiz ar otru divnieku, vai sākumā sareizināt šos skaitļus iegūstam 4 un uzreiz reizinām to, kas ir iekavās. 8x mīnus 24. Kā redzat, divas reizes vienkārši lielākas, jo sareizinājām vēlreiz ar divnieku. Jūsu uzdevums, skatoties piemērus, ir tāds. Saprast, vai jums ir iekavas, ja ir iekavas, vai jums ir pirms vai aiz iekavām tikai skaitlis, tāda mums ir jāreizina, vai ir tikai zīme.
Un, attiecīgi, mums ir vienkārši jāatver iekavas vaļā, attiecīgi, ko tā zīme mums saka. Tagad parunāsim jūs uzreiz par piemēriem, lai būtu vieglāk saprast. Obligāti visus šos špikerus, kurus uzrakstīju, pierakstiet savu kladē, lai pēc tam varat paskatīties. Tātad, piemēram, 2 mīnus 6, 2x plus 4. Tad mēs skatāmies, ka mums ir iekavas. Tātad pirmais, ko mēs izdarām, attaisam iekavas. Šo divnieku mēs pārrakstam un varam vaļā mīnus 6 reiz 2x mīnus 12x mīnus 6 plus 4 mīnus 24. Kad esam atvēruši iekavas, mēs varam paskatīties, ka ir kaut kādi skaitļi, kurus varam apvienot. Mēs apvienot, ja sadot līdzīgos, tad mēs varam tikai sadot līdzīgos. Pasvītrojam līdzīgos. Tad šeit ir tikai skaitlis, šeit ir tikai skaitlis. Pasvītrojam ar vienādu svītru skaitu vai vienādu veidu. Un mīnus 12x, piemēram, vilnīti. Tāda mums vairāk ar x-iem nav. Un tad skaitam kopā. 2 mīnus 24, zīmes ir dažādas, tātad no lielākā skaitļa atņemam mazāko skaitli. Ir mīnus 22. Un šo mīnus 12x pārrakstam. Vairāk mēs neko nevaram izdarīt, un tā ir mūsu atbilde. Tātad, ja mums ir izteiksme un aiz vienādības zīmes ir tukšums, nav ne nulles vai jebkas cits, tad mums ir tikai jāatver iekavas un jāsavelk līdzīgie, jeb jāvienkāršo izteiksmi. Ja šeit būtu kaut kāds vai nulle vai kāds cits skaitlis vai izteiksme, mums būtu jāuzzina, cik ir viens konkrēts x. Tātad tur ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Labi, nākamais piemērs. Piemēram, 4x mīnus 2x plus 7 un mīnus 7 plus 7. Tad atkal skatāmies, ka mums ir iekavas. Tātad pirmais, ko mēs darām, attaisam iekavas. Bet mēs skatāmies, ka pirms iekavām un pēc iekavām nav skaitlis. Tātad mēs vienkārši atveram iekavas, balstoties to, ka ir mīnus zīme pirms tām. Tātad, ja ir mīnus zīme pirms tām, mēs taisot vaļā iekavas, visas zīmes, kas ir iekavās, mainās uz pretējo pusi. Tagad šeit mums ir 2x, mums it kā nav uzrakstīta zīme. Mums ir jāzina, ka tas ir plus, jo matemātikā mums ir plusi vai mīnusi. Tātad, ja nav mīnus, tad ir plus. Varam vaļā iekavas 4x mīnus 2x mīnus 7 plus 7. Tagad savelkam līdzīgos, ja sākumā pasvītrojam tos. X bez x-iem, bez x-iem. 4x mīnus 2x ir 2x, mīnus 7 plus 7 ir 0. Mēs to nerakstām. Tātad mūsu gala atbilde ir 2x. Ir 2x. Tagad pamēģināsim ar decimālu skaitļiem. Tātad ar decimālu skaitļiem. Labi, nevar atrast. 0,2 2x plus 4 un mīnus 2,6x. Tātad varam vaļā iekavas. 0,2 te nav zīmes, tātad mēs visu reizinām. 0,2 reiz 2x ir 0,4x. 0,2 reiz 4 ir plus 0,8. Šo mīnus 2,6x pārrakstam. Atkal pasvītrojam līdzīgos. Galvenais vienmēr ir vienādas apzīmējumi pasvītrot. Un savalkam tos 0,4x mīnus 2,6. Tātad no lielākā skaitļa atņemam mazāko skaitli. Ir mīnus 2,2x. Un
parasto skaitli vienkārši pārrakstam. Nākamais. Paņemsim tagad ar daļām, lai zinātu, kas ir jādara, kad mums ir piemērs ar daļām. Tātad 4/5 20t mīnus 5k plus 1/4 16t un mīnus k. Šeit ir iekavas. Tātad atkal skatāmies, kad pirms iekavām ir skaitlis un starp skaitli un iekavām nav zīmes, tātad varam vaļā iekavas. Mums ir jāreizina. Tātad 4/5 jāreizina ar 20. 20 pārtaisim arī par daļu, tas būs 21. Un tā kā mums ir daļas, tad liekam visu uz vienas strīpes, jo ir reizināšana. Un pirms mēs sareizinām, vienmēr saīsinām, lai būtu jāstrādā ar mazākiem skaitļiem. Tātad skatāmies, kurš skaitlis viens no augšas un viens no apakšas dalās ar vienādu skaitli. 5 un 20 abi dalās ar 5, tas ir 1 un 4. Vairāk saīsināt neko nevaram, tāpēc reizinām 4 reiz 4. 16, 1 reiz 1. 1. Skaitītājs nevar būt lielāks par saucēju, tāpēc mēs skatāmies, cik reizes vieninieks ieiet 16. 16 reizes. Tātad atbilde ir 16. 16t. Tagad izdariet to pašu ar pārējiem. Ja nepieciešams, iepauzējiet video. Un atkal tātad 4/5 5/1 liekam uz vienas strīpas, saīsinām to, ko varam, un sanāk 4/1, jeb 4 veseli. Tātad mīnus 4k. Tālāk 1/4 reiz 16, 4 un 16 abi dalās ar 4, tātad sanāk 4 veseli. Plus 4t un mīnus 1/4 k. Pēc tam pasvītrojam līdzīgos. 16t, 4t, mīnus 4k un mīnus 1,4k. 16t un 4t saskaitam kopā, izveidojas 20t. Un mīnus 4k un mīnus 1,4, arī divi mīnusi apvienojam. Mīnus 4 1/4 k. Tās ir mūsu atbilde. Tagad uzrakstīšu jums citu uzdevumu. Vienīgā atšķirības tur būs tāda, ka jums būs jaukts skaitlis. Tātad pirms jūs reizinat, jums būs jāpārtaista skaitlis par neīstu daļu. Tātad ātri atkārtošu, kā var pārtaisīt par neīstu daļu. Piemēram, cits piemēriņš, 2/3/5 vēlamies pārtaisīt par neīstu daļu, lai varētu sareizināt. 5 saucēju reizinām ar veseliem skaitļiem, pieskaitam skaitītāju. Apakšā liekot tādu pašu saucēju. 5 reiz 2 – 10, plus 3 – 13. 13/5. Un tad varētu reizināt ar to, kas mums ir nepieciešams. Tad tagad iepauzējiet, izpildiet un pēc tam to rādu, kā bija jāraksta.
ceru, ka esat pabeiguši, ka pašiem viss sanāca. Un sākam. 5 reiz 6b. Mums šeit pat ir špikerīts, ka mums ir reizināšanas ir. Nevienmēr tā ir. 6b reiz 5, 30b. Pēc tam 4 veseli 2/5 pārtaisam par neīstu daļu. 5 reiz 4, 20, plus 2, 22/5. Jāreizina ar 5 pirmajām, liekam uz vienas strīpas un saīsinam. 5 un 5 abi dalās ar 5, paliek 1, un sanāk 22 pirmās, jeb 22 veseli, ar pluszīmi. Tālāk, mīnus 3/4 reiz 16, 3/4 reiz 16 pirmās, saīsinam, 4 un 16 abi dalās ar 4, tas ir 1 un 4. Saīsināt vairāk mēs nevaram, tad reizinām 3 reiz 4, 12, 1 reiz 1, 1, jeb 12 veseli. Tad mīnus 12, un atkal jāpārtais par neīstu daļu. 9 reiz 1, 9, plus 7 sanāk 16 devītās. 3/4 jāreizina ar 16 devītajām. Liekam uz vienas strīpas un saīsinam. Redzam, ka 4 un 16 abi dalās ar 4, tas ir 1 un 4, 3 un 9 abi dalās ar 3, kas ir 1 un 3. Skatāmies, ka sareizinot nāk 4/3, jeb 1 vesels, 1/3. Tātad, kur es dabūju vienu veselu, es skatos, ka trīnieks četrniekā ieiet vienu reizi un paliek pāri 1/3. Vienīgais ar mīnus zīmi. Mīnus 1/3 b. Kad esmu to izdarījusi, es pasvītroju līdzīgos. Pasvītrojot līdzīgos, sanāk 22 mīnus 12, 30b mīnus 1 vesels 1/3 b. Tātad 22 mīnus 12 ir 10. Un tagad no 30 jāatņem 1 vesels 1/3. 30 mēs pārtaisam, nedaudz arī, lai būtu mazā daļiņa, lai varētu kaut ko atņemt, uz 29 3/3. Šo daļu veidot tieši tādu pašu kā otram, lai es varu smuki varētu atņemt. Tad mīnus 1 vesels 1/3. Un tagad atņemam 29 mīnus 1 ir 28, un 3/3 mīnus 1/3 ir 2/3 b. Un tā ir mūsu atbilde. Tātad tas ir pats sākums lineāriem vienādojumiem vai nevienādībām, iekavu atvēršana un līdzīgo savilkšana. Ceru, ka palika skaidrāks. Noteikti būs arī uzdevumi par šo tēmu, ko varēsiet papildīt paši, izmantojot jau atkārtoto informāciju, un ceru tikties nākamajās nodarbībās, kur mēs turpināsim, kā jārisina tieši lineārie vienādojumi un nevienādības. Tā kā skatieties šos ierakstus, varbūt pie video sadaļas jābūt, vai arī tepatās arī pievienošu, ka parādīsies video beigās, tā kā nākamais rekomendācija tieši uz nākamo daļu. Paldies un uz tikšanos!